Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Sprādziens ir man šā pēsņā, bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Sprādziens ir man šā pēsņā, bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Vispār es esmu tur tev pretī, mums šķir plācieni, kas tur kādu un sevišķas emocijas sprākst, ko nevar paturēt pie sevīm. Tik ļoti gribās maikumu, skaistas acis un visu pārējo, ko reāli tad nu viens. Jo sāki kāps tā, ka neapšaubām spiež. Skatos mēnes, ka esmu bālā, domādāms kāpes nākot, ka nebas ir blaks. Un dzird, kā sirds citās, tu vārds smitās. Prāts nemiris, ka nesamā pie saniem vidzās. Tas tik ļoti redz, ka Dievs sasniedz, ko es izdarīšu, lai sasniegtu mērķi. Radot savu spējas, es gribu tev blaks, es gribu tevi šeit, es gribu tevi, jo tas tā vienīgā un īstā. Gribu pamesties un rīta to blaks, lēc ir vairāk nekā tikai parāds aptis, yeah. Sprādziens ir man šai pēsņai, kā bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Sprādziens ir man šai pēsņai, kā bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Viša situācija ir tāda kā drāma, kad sācies smiks nākot ir pāri pa pārēm. Es skatos likteniem acīs un redzu tevi tur tālāk es tālēm. Bet par ko man tāds sods? Es kleju pāri ārēm ar eņģeļu spārniem līdz debesīm, kur mums ir tas ir kristosies. Esmu piedevs un gatavs tu vadoties, vienmēr cīnīties un nekad nepadoties. Ik rīt pamostoties bez asarām sejā, no es skumjas bez pāruntimiem kaut kur tu lejā. Tā ir mīlestība, kas nāk no manis un paša sirds. Tā ir mīlestība, ko gribu dzīvot vēl kaut reiz. Tie ir sapņi, nepapēt un necensēt. Tā ir vāra plūsma, kas nāk no manis sirds. Daži vārdi, kas raksturo man tevi. Es mīlu tev tik tieši, cik tieši viena var. Sprādziens ar man šai pēsņai, kā bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Sprādziens ar man šai pēsņai, kā bez cīdu. Man sirds par citu ir tik vēticīgi. Tu man esi vajadzīgs, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē, vai saprot vai nē. Yeah! Artūrs Pēpā! Artūr, nāc man tuvāk, lūdzu. Zālē bija kāda meitene, kas runāja līdzi dziesmas vārdus. Tev viņa pazīstama ir? Iespējams. Varbūt šī dziesma bija veltīta viņai? Nu, iespējams arī, jā. Tas tika Valentīna. Man no tevis viss jāvelk ārā. Tas tika Valentīna dienā. Tu tāds ziņkārīgs. Protams, tāds mans uzdevums. Nu jā, te piekritīsim taviem viedoklim, jā. Un šī ir tava romantiskākā dziesma? Nu, es nezinu, tā šitā dziesma arī iespridzinājusi tā visādās tādās vietās. Nu jā, man ir arī romantiskāka dziesma vēl arī. Tā tad ir vēl romantiskāka dziesma. Jāna, lūdzu tavs viedoklis. Jā, Artur, tev ir tā pašpārliecinātība un tā stāja, tā skatu stāja un tā pārliecība, ko tev nevar atņemt un kas ir ļoti labi. Tajā pašā laikā man klausoties tavu dziesmu, es nesapratu vismaz 50% no teksta. Bija problēmas ar dikciju, it kā ar dzirdi man viss ir kārtībā. Tāpēc tev prasīju, vai tu saproti vai nē? Vai tu saproti vai nē? Atbilde ir nē. Es nesapratu. Es dzirdēju, iespējams, tur bija arī vārds pesticīds. Bija. To mēs visi dzirdējām. Lūk, un tāpēc, man ir grūti pateikt vērtējumu šim priekšnesumam, jo kas tad ir reps un hip-hops? Tas ir ritms un teksts. Ja reiz tur nav tā melodija, tā melodiskā virzība, tad ir jāstrādā ar ritmu un ar tekstu. Ar ritmu viss bija kārtībā, bet tekstu es nesapratu. Vai tu saproti vai nē?
Tas arī viss, un lai tādu foršu tekstu uzrakstītu, jā, tur ir jākopja valoda, jālasa daļa literatūra un vispārējais. Un tad laikam arī, visādi šis žagaru saišķis ir mans žagaru saišķis. Tieši tā. Tātad, Jāni, tu saprati, vai nē? Šaursliežu dzelzceļš. Man arī tāda. Kas bija pats pēdējais vārds dziesmām? Pats pēdējais. Tik tieši, cik cieši viena var, jē. Vari, jē. Varu, jā. Varu, jā. Nu, jā. Varu, jā. Nē, tas vienkārši. Vai tur bija arī kaut kāda krievu valoda pa vidu, kaut kāda daži vārdi? Piedziedājumā, jā, bija viens Pesņa. Šai pesņā, jā. Un ko tas nozīmē? Šai dziesmā. Jā. Nē, man ir tā, ka arī tā jocīgi, ja tu uznāc uz skatuves, un es skatos tāds jauks, labestīgs puisis, stāv uz skatuves, un es domāju, baigi forši īstenībā arī Latvijas reperus, un ja mēs paskatāmies Gustavo, vai ne? Kas tas bija? Labi, es atvainojos, bet, repa māksliniekus, teikšu tā, ja? Gustavo, nezinu, arī Ozols, viņi īstenībā, kad viņi repo, vai ne, viņi tad labestību no sevis dod ārā, ja? Tu, kad sāki dziesmu, faktiski tu pilnīgi pārmainījies, un tur no labestības vairs nebija ne smakas, teikšu tā, un faktiski, jā, man tā dziesma bija tāda, ja arī tu viņu veltīji kādai meitenei tur, tad man drīzāk tas bija tāds pārmetums, kad tu mani nesaproti, es tik labs, un tu man tā, jo tava attieksme, kā tu to darīji, man to lika noprast, jo es arī tekstu atklāt sakot, tā 50 uz 50. Es vienkārši tā nopietni cenšos pierādīt to, cik ļoti svarīgi man viņi ir. Jā, var jau būt, un īstenībā tie paņēmieni jau ir dažādi, kā to darīt. Šajā gadījumā man šķiet, ka tas bija nedaudz par agresīvu, un, teiksim, nākotnē, kad tu turpināsi arī repot, es domāju, tev vajag saglabāt to dabisko tevi, kas atkal tagad smaida, un foršs džeks stāv uz skatuves, ja? Arī īstenībā tad, kad tu repo. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un visgalvenākā lieta reperim ir jāmācās strādāt ar mikrofonu. Ja? Jo tur ir tā lieta, kāpēc mēs nesaprotam vārdus, jo ļoti daudz vārdu vienkārši mikrofonā sajiet iekšā, un tā ir māksla, ko tiešām tad ir jāmācās un jāskatās. Paldies, Jāni, Agri, lūdzu. Tā ir kaut kāda problēmas ar Tieši tā. Labi. Paldies, Artur, par priekšnesumu, un jā, man arī gribētos teikt to, ka laikam tā meitenei netiks prasīts vai vispār, teiksim, prasīt atbildi, jā, viņi vienkārši ir, vai tu saproti vai nē, jā, un es tikai, man liekas, ka man gribētos tiešām atstāt arī kaut kādu izvēles variantu arī tā meitenei, jā, šeit es varbūt viņi nav, un principā, ja tu dziedi pat repā, dziedot, izpildot, teiksim, vārdus kaut ko par mīlestību un kaut kas tāds, es varbūt šeit bija, tad man gribētos kaut kādu tev pašu pārdzīvojumu par to, nenoticēju, ka tu, teiksim, pārdzīvotu par to, vai tev atteikumu, vai tu pārdzīvotu piekrišanu, ja, teiksim, kaut kā tā. Es domāju, ka bija diezgan grūti, skatās te kāds 150 cilvēki, varbūt visa Latvija, tā kā uztraucās čāls, to taču var piedot. To es saprotu, jā, arī meitene Sintija uztraucās, un es arī redzēju, ka viņa uztraucās, bet jā. Labi. Mēs esam uz skatos, visu uz vienu skatos un noteikumi vienādi visiem. Tas ir fakts. Tātad 10 sekundes tavai zvaigznei. Šodien tā diezgan grūti, ja tām zvaigznēm iet. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes. Man arī ir ļoti grūti. Ja Ozols iedos zvaigzni, tad izlems arī skatītāji. Nogrūtīšu visu atbildību uz viņiem šoreiz. Paldies, Jāna, paldies. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes. Tātad vai tu saproti vai nē?
Es īstenībā saprotu, un es ceru, ka tu ar savu labestīgumu varbūt arī kaut ko panāks, lai domā skatītāji. Paldies, Jāni! Paldies, Jāna! Protams, arī paldies, Agri! Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņi.